Sveiki! Es esmu Rūta no Latvijas dabas fonda. Ir pats vasaras vidus, un mēs atrodamies vienā no pilsētas pļavām, Liedes ielā. Pļaviņa šogad vēl nav pļauta, un šobrīd joprojām ļoti krāšņi izskatās. Zied pēterenes, atkārtoti zied vidējās ceļtekas, dažādu sugu āboliņi. Viss čum un muģis no kukainīšiem. Ziedmušas, kamenes, dažādas kameņvabola ir, un tauriņi un sisina sienāži. Tātad dzīvība kūsāt kūsā. Un tas ir arī tas mērķis, ar kuru mēs veidojam pilsētas pļavas, tātad veidot šīs te dabas daudzveidības oāzes pilsētā. Tad mēs varam pastīties, kā iepazīt tos augus, kas tad ir parādījušies un šobrīd zied pilsētas pļavās. Šeit mums ir tādiem violetiem ziediem, tā ir pļavas dzelzene. Tādas kā pudeļbirstas, tās mums ir vidējās ceļtekas. Atsevišķi dzelteniem ziediem vēl joprojām uzzied pa kādai gundagai. Pilsētas pļavās, protams, jau ir kaut kāda zināma bioloģiskā daudzveidība, daudz dažādas sugas, bet pilsētas pļavas tiek veidotas apzināti arī ienesot dažādas mūsu dabiskajām pļavām raksturīgās sugas. Lai arī viena no tādām ļoti tipiskākajām, bet tomēr arī nereti mēs sastopam savvaļas burkānu dabiskās pļavās. Zieds ir ārkārtīgi krāšņs un ļoti aicinošs no kukaiņu skatu punkta, jo, kā mēs redzam, šī te ir tāda gluži kā platforma, kurā aicināti nosēsties gan ziedmušas, gan kamenes, gan vispārējie lidojošie kukaiņi. Tāpēc nereti uz burkānu ziediem mēs varam redzēt tiešām diezgan lielu aputeksnētāju daudzveidību. Kas vēl interesanti ar savvaļas burkānu, ka reizēm ziedam var redzēt arī tādus tumšākus plankumiņus, asins sarkanā krāsā, kas jau izskatās tā kā pēc neliela kukainīša, kas ir nosēdies. Tā ir tāda maza viltība, ko savvaļas burkāns dara, ka šādi izveidojot tādas atsevišķus tumšākus krāsu laukumiņus zied kopā, viņš pievilina vēl vairāk šos te aputeksnētājus, jo aputeksnētājs lidojot garām redz, kāds jau ir tā kā nosēdies un kāds jūtās jau droši uz šī te zieda, tad arī viņš var pievienoties un meklēt nektāru. Vēl viens pienesums pilsētas pļavām, tādai apzinātai šo te pļavu veidošanai, ir tas, ka jau 3. veģetācijas sezonā mēs varam ieraudzīt arī ziedošas orhidejas. Konkrēti šeit mums ir platlapu dzeguzene, kas ir tāda paprāva orhideja. Šeit ļoti bagātīgi ziedēja, jau sāk veidoties jau sēklas. Skaidrs ir tas, ka orhideju šis te attīstības cikls ir tāds, ka, droši vien, ka 3 gados viņa neizauga, tāpēc, ka pirms laiciņa te ir iesēta. Visticamāk, ka šī suga šeit jau bija, bet viņu iespējams nebija redzama, tāpēc, ka, ja mums bija līdz šim tās apsaimniekošanas režīms tāds, ka mēs pļaujam zāli tik līdz viņi ir sasniegusi 20 cm, ka visticamāk mēs vienkārši neredzējām to, kā šis augs uzzied. Bet droši vien, kad šie te sakneņi un augs jau šeit ir jau no kaut kādiem senākiem laikiem, vienkārši mēs viņu visu laiku ierobežojot, griežot nost, tad nevarējām redzēt, kāds tad šis augs izskatās ziedošs. Un, tas arī vēl viens tāds papildus pienesums, tad ar nedaudz retāku pļaušanu mēs arī vienkārši jau bagātinam šo te augu klāstu, kaut vai tāpēc, ka mēs viņus vienkārši varam ieraudzīt. Pilsētas pļavās tāds klasiskais sugu komplekss varētu sastāvēt no sirpveida lucernas, baltas madaras, pļavas dzelzenes, būs arī pa kādai tīruma pēterenei. Šeit ir arī asinszāles, pelēkās sirmenes, vidējās ceļtekas, šaurlapu ceļtekas, un tagad sevišķi vasaras vidū sāk tādu aspektu parādīt arī rudens vēlpienes. Bet, protams, tā sugu daudzveidība ir tiešām mērām vairākos desmitos ziedošu sugu. Katra pilsētas pļava ir atšķirīga, tās atšķirīgi arī attīstās, un, diemžēl, ir arī tā, ka nevienmēr mēs 3. vai 2. veģetācijas sezonā varam ieraudzīt tādu lielu krāšņu sugu daudzveidību. Un tāds arī ir šeit Tēriņa ielā, šā veģetācijas sezona, un tomēr puķītis mums zied, un daudz kas it kā no vizuāli izskatās labi. Tomēr, ja mēs tā ielūkojamies, tad tās ir tikai dažas sugas. Tātad maziem dzelteniem ziediem mums ir sirpveida lucerna, baltiem šobrīd ir pelēkā sirmene, pelašķis un baltā spūgotne. Diemžēl tie augi, kurus mēs uzskatām par mērķsugām,
kas šeit ir sēti, nu, praktiski arī, diemžēl, nav attīstījušies līdz šim. Tie iemesli, kāpēc tas nav noticis, varētu būt visticamāk saistīti tieši ar augsnes apstākļiem un ar esošo augu sastāvu. Tātad šī ir tāda vieta, kas ir diezgan arī ilgi izmantot kā suņa pastaiga laukumiņš. Es nezinu, kā ir bijis vēl iepriekš pagātnē, kāda ir augsne varbūt tās šeit atvest, tad, kad šī vieta ir veidojusies. Bet katrā ziņā augsne ir tiešām tik auglīga, ka sirpjveida lucernas nelaiž iekšā citas sugas. Un tāpēc tas, ko mēs varam darīt, un mēs arī turpināsim darīt, šeit ir veikta agrā pļauja. Tātad jau maija beigās nopļaujot šo pļavu, mēs mēģinām ierobežot šo sirpjveidu lucernu, un viņa tiks arī pļauta vēl vienreiz, otro reizi. Bet noteikti tas, ka arī šeit būs jāpiestrādā pie tā, ka papildus tiek ienesti zvaguļi, kas tātad varētu vājināt šo sirpjveidu lucernu. Un pēc tam, kad zvaguļi jau savu darbu būs izdarījuši un jau tiešām sāks veidoties tādi brīvāki laukumiņi, ja, tad būtu varbūt tās lielāka jēga arī ienest citas pļavas sugas, kas tātad izkrāšņot šo veģetāciju. Mēs gribam ļoti ātri visus šos rezultātus iegūt, bet reizēm uz šiem rezultātiem ir jāgaida. Un jāatzīst arī tas, ka ne visās vietās varbūt arī izdosies izveidot tādu ļoti krāsainu pilsētas pļavu. Katrā ziņā arī tā situācija, kas ir šobrīd ar zidošiem augiem, mēs vienalga dzirdam gan daudz sienāžus, gan arī aputeksnētājus, kas šeit zibinās pa ziediem. Tā kā jebkurā gadījumā šī vieta jau pilda lielāku lomu pilsētvidē, nekā tad, ja tas būtu tikai bieži pļauts mauriņš, bet katrā ziņā tas ir ļoti, ļoti tālu no tā, kādai vajadzētu izskatīties pilsētas pļavai.